Labdien! Man ir patiesa gods šodien runāt auditorijas priekšā. Esmu Kārlis Vilarts, ekonomikas zinātņu doktors, un ikdienā es vadu pētniecības komandu Latvijas bankā. Un man kā ekonomistam, runājot auditorijas priekšā, nereti viens no vislielākajiem izaicinājumiem ir pārliecināt auditoriju, ka ekonomiskās norises nav kaut kas abstrakts un atraucs no cilvēku ikdienas. Gluži pretēji, tas ir rezultāts lēmumiem, ko katrs no mums pieņemam gan īstermiņā, gan ilgtermiņā. Līdz ar to tas, kā Latvijas ekonomikai veicas vai neveicas, ir stipri atkarīgs no tā, ko mēs darām. Un, manuprāt, tā ir ļoti iedrošinoša ziņa, jo tikai mūsu pašu rokās ir tas, cik pārtikušā Latvijā mēs dzīvosim. Un mana šodienas prezentācijas tēma ir gudrs cilvēks, Latvijas recepte pārtikušai vai pārtikušākai nākotnē. Un šodienas prezentācijā es centīšos jūs pārliecināt, ka patiesi cilvēks ir mūsu vienīgais resurss, ar kuru mēs varam panākt to, ka mēs kā valsts kļūstam pārtikušāki. Bet sāksim ar nelielu atskatu pagātnē. Šajā attēlā jūs redzat iekšzemes koproduktu uz iedzīvotāju dažādās Eiropas Savienības valstīs. Ar iekšzemes koproduktu ekonomisti mēra, cik turīga ir valsts. Ja? Un šis rādītājs ir izteikts kā procents no Eiropas Savienības vidējā. Tas, lai vienkāršāk ar viņu interpretētu. Un ko mēs redzam? Īsi pēc neatkarības atgūšanas pirmie dati par Latvijas iekšzemes koproduktu 1995. gadā mūsu iekšzemes koprodukts bija tikai 30% no Eiropas Savienības vidējā līmeņa. Vidējais grieķis bija aptuveni 3 reizes turīgāks nekā vidējais latvietis, vidējais itāls pat 4 reizes. Pārfrāzējot tas, ko latvietis 95. gadā nopelnīja gada laikā, vidējais itāls to izdarīja 3 mēnešu laikā. Tās starpības ir milzīgas. Ja. Tomēr turpmāko 35 gadu laikā ir paveikts iespaidīgs darbs, ķerot kopā pārējo Eiropu. Ekonomiskās izaugsmes tempi Latvijā un Baltijas valstīs kopumā bija starp straujākiem Eiropas Savienības valsts starpā, un tā rezultātā 2025. gadā mūsu atpalicība ir mazinājusies pa vairāk nekā pusi. Ja. Šobrīd mūsu iekšzemes koprodukts ir aptuveni uz iedzīvotāju ir aptuveni 70% no Eiropas Savienības vidējā rādītāja. Jā, tas vēl joprojām ir zemāks nekā Itālijā, bet, teiksim, to Grieķiju, ja nu mēs neesam apsteiguši, tad noķēruši esam noteikti. Līdz ar to ir pamats būt lepniem par to, kas ir paveikts jau šo 35 gadu laikā. Un stāsts nav tikai par ekonomiku. Apvienoto Nāciju organizācija ir apkopojusi tādu indeksu, kas nošķir attīstītas sabiedrības no mazāk attīstītām sabiedrībām. Tautas attīstības indeks, angliski Human Development Index. Un ko mēs šeit redzam? Ja? Īsi pēc neatkarības atgūšanas mēs bijām pieklasēm pie vidēji attīstītām sabiedrībām, kas Eiropā faktiski ir šobrīd, es negribu samalot, varbūt ir 1 vai 2, bet, manuprāt, faktiski vairāk tāds vispār nav. Bet ejot uz priekšu, mēs kā sabiedrības ātri nokļuvām augstu attīstītu valsts sabiedrībā, un jau gadus 20 un vairāk esam pie ļoti attīstītas sabiedrības. Protams, šis indeks skan ļoti abstrakti, bet Apvienoto Nāciju organizācija, ko viņi cenšas izdarīt ar šo indeksu, viņi cenšas paņemt dažādas rādītājas, kas raksturo sabiedrības, kurās cilvēki vēlētos dzīvot. Un es tikai gribēju parādīt tos pāris piemērus, lai jūs saprastu, kāds ir bijis mūsu progress un kas ir šie par rādītājiem. Ja. Viens no rādītājiem, kas raksturo sabiedrības vai vispārīgi veselības aprūpes kvalitāti, ir sieviešu mirstība dzemdībās, ja, kas mums ir samazinājusies faktiski 3-kārtību kopš 1990. gada. Ja. Tāpat arī kopējā sabiedrības veselība ir ievērojami uzlabojusies. Sagaidāmais mūža ilgums jaundzimušajiem cilvēkiem, kas piedzima 1990. gadā, bija aptuveni 70 gadi. Ja. Šobrīd tas jau ir 76 gadi. Jā, tas nav daudz uz pārējās Eiropas fona, bet tāpatās, ja mēs paskatāmies uz to, ka šis progress ir sasniegts 30-35 gadu laikā, tas ir diezgan labs sniegums. Ja. Tāpatās, kā sabiedrība, mēs kļūstam arī izglītotāki. Ja cilvēks, kas dzima 1990. gadā, viņa sagaidāmais izglītībā pavadīto gadu skaits bija 12,7 gadi, tad proti lielākā daļa pabeidz video izglītību, un tad pa kādam cilvēkam turpināja ar augstāku izglītību. Tad šobrīd jaundzimušajiem tiek lēsts, ka
ka augstākā izglītība, vismaz bakalaura līmenī, jau kļūst par tādu kā standartu. Līdz ar to mēs kļūstam arī izglītotāki. Vai pamats būt lepniem? Viennozīmīgi. Vai pamats būt pašapmierinātiem? Viennozīmīgi nē. Un tur ir vismaz 2 iemesli, ko es centīšos arī iztirzāt šodien, un caur to pamatot arī, kāpēc mums sabiedrībā ir nepieciešami gudri cilvēki. Pirmais iemesls ir tāds, ka šī Eiropas ķeršana rokā, viņa lielākoties notika īsi pēc neatkarības atgūšanas. Šeit jūs redzat vidējās gada iekšzemes koproduktu pārmaiņas Latvijā un Eiropas Savienībā vidēji. 3 dažādos posmos. Pirmais posms, tātad periods līdz globālajai finanšu krīzei, kurā mēs iestājāmies Eiropas Savienībā, mūsu ekonomika integrējās Eiropā, mūsu iekšzemes koprodukts auga faktiski 3 reizes straujāk nekā vidēji Eiropas Savienībā. Tas, kā Eiropas Savienība aug gadu laikā, mēs to izdarām 4 mēnešos. Bija iespaidīgi tempi. Skaidrs, tur bija daudz dažādas pārmērības. Skaidrs, ka no nabadzīgas valsts vai, teiksim, no vidēji ienākuma valsts perspektīvas augt strauji daudz vieglāk, jo atliek tikai nokopēt, ko turīgie dara. Ja? Bet jebkurā gadījumā tas temps bija iespaidīgs. Par krīzes pārmērībām mēs samaksājām 2. periodā, ja? Globālā finanšu krīze, emigrācijas vilnis un tā tālāk, fiskālā konsolidācija. Bet neskatoties uz to, arī 10 gadē pēc globālās finanšu krīzes mūsu ekonomika auga faktiski uz pusi straujāk nekā Eiropas Savienībā vidēji. Mēs turpinājām ķert rokā Eiropas Savienību, pārējo Eiropas Savienību, ne tik strauji vairs kā iepriekš, bet joprojām šī virzība turpinājās. Kopš pandēmijas stāsts ir drusciņ pamainījies, un šis ir viens no iemesliem, kāpēc mēs nedrīkstam būt pašapmierināti ar to, kur mēs esam. Mēs šobrīd augam vidēji lēnāk nekā Eiropas Savienība vidēji. Un lieki piebilst, ja priekšā skrienošais, šajā gadījumā Eiropas Savienība, skrien ātrāk nekā mēs, mums priekšā skrienošo noķert gluži vienkārši nav iespējams. Ja. Līdz ar to ar šādiem izaugsmes tempiem tā konverģence ir apstājusies. Kāds var teikt, labi, bet mēs jau tomēr esam sasnieguši jau augstu ienākumu valsts statusu, cik var augt, varbūt par izaugsmu nav jādomā. Tomēr šis arguments, es teiktu, ir aplams. Un tas ir aplams viena iemesla dēļ. Ja mēs runājam par Eiropas Savienības vidējo, tas ir vidējais starp dažādām valstīm. Ja mēs skatāmies uz Eiropas Savienības turīgākajām valstīm, mēs no to ienākumu līmeņu atpaliekam vēl joprojām diezgan būtiski. Piemēram, Vācija. Ja? Vidējais Vācijas iedzīvotāji ienākumi ir par aptuveni 60% augstāk nekā tie ir vidējā latviešu ienākumi. Ja? Tas ir milzīga starpība. Tāpat tās arī Francijas un mans iepriekš pieminētās Itālijas, ja, IKP uz iedzīvotāju vēl joprojām ir vismaz par 1/3 augstāks nekā Latvijā. Līdz ar to, kur augt, mums noteikti vēl ir. Vai to ir iespējams izdarīt? Jā, un to diezgan apliecina mūsu kaimiņu rezultāti. Jā, Igaunija vienmēr ir bijusi turīgāka nekā Latvija, bet Lietuvas izaugsmes tempi pēdējās 10 gadus laikā ir bijuši iespaidīgi, apliecinot to, ka arī mūsu ģeogrāfiskajā novietojumā ar faktiski identisku cilvēku kapitālu, dabas resursiem un ekonomikas struktūru augt ir iespējams. Un tad salīdzinoties ar Lietuvu, dažkārt dzirdams ir tāds arguments, ka mums gluži vienkārši nav šis uzņēmēja gēns, mums nav ambīcijas, vai latvieši vienmēr nobīstās un tā tālāk, un ka tas īstenībā nav iespējams. Un šeit es gribētu atkal nepiekrist šim stāstam, un domājot par analoģiju, kas ilustrē to, ka mūsu spēkos ir paveikt lielas lietas, man prātā nāca šie vīri, kuru gaitas pasaules čempionātos principā ļoti labi ilustrē arī Latvijas ekonomikas sniegumu. Īsi pēc neatkarības atgūšanas Latvijas vīriešu hokeja izlase visai ātri atgriezās elites divīzijā. Ja, tas prasīja principā pāris gadus. Tāpatās kā Latvijas ekonomikai prasīja pāris gadus integrēties Eiropas ekonomikā, iestāties Eiropas Savienībā, NATO un tā tālāk un tā tālāk. Kopš tā brīža ik pavasari Latvijas hokeja izlase pulcēja tūkstošiem skatītāju pie televizora ekrāniem, arēnās atbalstīt izlasi, spēlēja cieņpilni pret pasaules lielākajām komandām, bet nekad tā īsts panākums, tāds liels panākums arī negūja.
Tā ir tāda pati analoģija kā ar Latvijas ekonomiku. Jā, mēs augām, jā, mēs atradāmies turīgu valstu klubiņā, jā, mēs uz pasaules fona esam ar augstiem ienākumiem, bet tā, lai mēs būtu kaut kādi pirmrindnieki, arī īsti tas tā nebija. Un tad nāca 23. gada pavasaris, kas parādīja, ka Latvijas hokeja izlase, izmantojot to savu to potenciālu, kas viņai ir, ja, ar tos ierobežotos resursus, parādīja, ka var paveikt lielas lietas. Un, manuprāt, arī Latvijas ekonomika, Latvijas iedzīvotāji, kā tie faktori, kas veido ekonomiku, var paveikt lielas lietas. Un, ja mēs skatāmies uz to, kā ekonomika var augt, ilgtermiņā tie ir tikai un vienīgi 3 faktori. Ja. Pirmkārt, varbūt vairāk cilvēku. Ja, valstīs, kurās ir daudz cilvēku, ir automātiski vairāk uzņēmumu, ir vairāk darba spēks, līdz ar to ekonomika aug. Ja. Tāpatās arī pie vairāk cilvēkiem tīri matemātiski ir lielāka varbūtība, kad trāpīsies kāds supertalants, kāds superbērns, ja, kas būs pirmrindnieks savā jomā. Indijai ir ļoti daudz šaha meistaru. Ja? Tad gluži vienkārši tādēļ, ka viņiem ir ārkārtīgi daudz cilvēku. Ja? Un, ja mēs paskatāmies, turpinot analoģiju ar hokeju, pasaules čempionātā spēlē valstis, ja, kurās varbūt nav lielas hokeja tradīcijas, bet ir gluži vienkārši daudz cilvēku. Francija, Itālija un tā tālāk un tā tālāk. Otrs faktors, kas nosaka ilgtermiņa ekonomisku izaugsmi, ir investīcijas kapitālā. Vai tās ir ražotnes, vai tas ir ceļi, mobilitātes infrastruktūra un tā tālāk. Piekritīsiet, kad izaudzināt hokeja spēlētāji daudz vieglāk ir uzbūvēt moderna arēna, nevis tad, ja hokeja treniņi var notikt tikai ziemas laikā, kad ir aizsals piemājas ezers vai dīķis. Ja. Tāpat tās ir arī ar ekonomiku. Saražot modernus produktus ir daudz vieglāk un efektīvāk modernās ražotnēs, nekā to darīt garāžā vai mājās pie virtuves galda. Un trešais faktors, ko es argumentēšu, kas Latvijas gadījumā faktiski ir vienīgais, kas ilgtermiņā mūs var dzīt uz priekšu, ir prasmīgāki cilvēki. Jūs variet mani apģērbt hokeja tērpā, iedot nūju, uzvilkt slidus un nolikt uz modernākās arēnas ledus, nekāds hokejists no manis nesanāks. Lai kļūtu par hokejistu, ir nepieciešams 10,000 stundu darbs, ja, lai nopucētu prasmes, lai izveidotu zināšanu bāzi, muskuļu atmiņu un visas nepieciešamās lietas, lai būtu labs spēlētājs. Un tieši tāpatās arī ekonomikā, ja, ir nepieciešams milzīgs darbs zināšanu uzkrāšanai, prasmju uzkrāšanai un apguvei, lai cilvēks varētu būt produktīvs, ražīgs un ekonomika ilgtermiņā varētu augt. Lūk, un atlikušajā prezentācijas daļā es iziešu cauri visiem no šiem 3 faktoriem, lai pārliecinātu jūs, ka tieši trešais ir mūsu panākuma atslēga. Un sāksim ar cilvēkiem. Vai mēs varam sagaidīt, ka Latvijā būs daudz cilvēku, un tas mums palīdzēs mūsu ekonomikai ilgtermiņā augt straujāk uz priekšu? Šis attēls, manuprāt, daudz ko ilustrē. Kopš neatkarības atgūšanas mūsu iedzīvotāju skaits ir sarucis par aptuveni 700,000 cilvēku. Daļa no šī sarukuma ir, es pat teiktu, vēlama. Ja, tur bija 90. gada sākumā Krievijas Federācijas armijas izvešana no Latvijas teritorijas, Latvijai nelojāli cilvēku došanās prom un tā tālāk. Ja. Bet tomēr pēc tam visu šo lejupslīdi, kas ir turpinājusies, mums nosaka faktiski vienkārši tas, ka mums cilvēki vairāk nomirst nekā piedzimst. Jā, globālo finanšu krīze bija arī emigrācija. Šobrīd emigrācija ir faktiski izbalansējusies. Viņi ir drusci negatīvi, bet tas nav tas faktors, kas nosaka mūsu iedzīvotāju skaita samazināšanos. Mums gluži vienkārši nomirst vairāk nekā piedzimst. Un tās ir lietas, ko ātri mainīt ir grūti. Līdz ar to iedzīvotāju skaits mums saruks. Pēc Eiropas komisijas aplēsēm 50. gadā, kas nebūtu vairs nav tālu, mums būs tikai 1,5 miljonus iedzīvotāju. Līdz ar to mums ir jāmācās dzīvot sabiedrībā, kurā iedzīvotāju skaits samazināsies, un izmantot tos resursus, kas mums tiek doti.
Turklāt līdz ar novecošanos vēl viens faktors, ar iedzīvotāju skaita samazināšanos, vēl viens faktors, kas nāk līdzi, ir sabiedrības novecošanās. Ja, kas nozīmē, ka bērnu un jauniešu skaits mums kļūst mazāks, un pensionāru skaits, vai teiksim, tā gados vecāku cilvēku skaits arvien pieaugs. Dažkārt liekas, ka visas problēmas atrisinājums ir, vajag palielināt dzimstību. Es esmu ar abām rokām un kājām par to, tas tiešām ir nepieciešams, bet tā nav Latvijas problēma. Zema dzimstība ir jau viss attīstītās pasaules problēma. Un jau var pat teikt visu pasaules problēmu, jo mēs neesam tālu no tā brīža, kad jaundzimušo skaits pasaulē būs mazāks nekā iepriekšējā gadā. Ja? Tā tas nav bijis ļoti ilgi. Un, ja mēs paskatāmies uz Latvijas rādītājiem, tad dzimstība faktiski nemaz nav tik traģiska. Ja? Mums viņi ir pat bijusi pirms Krievijas iebrukuma Ukrainā, viņi bija augstāk nekā Eiropas Savienībā vidēji. Bet tāpatās tā bija ļoti tālu no aizvietošanas vecuma. Un pasaulē faktiski ir tikai uz rokas pirkstiem skaitāmas attīstītas valsts, kurās dzimstības koeficients pārsniedz šo 2,1 rādītāju, kas nodrošina paudžu atražošanos. Šīs valsts lielākoties ir ar reliģisku fonu un atsevišķiem tādiem faktoriem, ko uz Latviju pārnest būtu ārkārtīgi grūti. Tas nenozīmē to, ka mums nevajag veicināt dzimstību, ir vienkārši jāapzinās tas, ka ja mēs dabūsim šo dzimstību uz aizvietošanas līmeni, vai pat ja mēs viņu dabūsim uz 3 bērniem uz sievieti, kas ir tāds utopisks mērķis, mums iedzīvotāju skaits turpinās samazināties. Un iemesls tam ir fakts, ka mums gluži vienkārši sieviešu vecums fertīlā vecumā ir mazs. Ja. Vai tas ir pamats, teiksim, tādam lielam pesimismam un nolemtībai? Es teiktu, nē, un atslēga nav obligāti tikai migrācija, ja, ko mēs varam noturēt kaut kādu iedzīvotāju skaitu vienā līmenī, vai, teiksim, to pienesumu ekonomikai vienā līmenī. Mums ir ļoti liels darbspēka rezerves arī mūsu pašu sabiedrībā. Īpaši sabiedrības veselībā. Mums uz Eiropas fona ir briesmīga sabiedrības veselība. Mums ir diezgan neveselīgs dzīvesveids, maz fizisku aktivitāšu, daudz novēršamo nāves gadījumu skaits un citas problēmas. Un to pavisam vienkārši vēl ilustrēt. Mēs paskatāmies varbūtību, vīrietim nomirt konkrētā vecumā un salīdzinamies ar Zviedriju. Zviedrija atrodas tādos pašos klimatiskos apstākļos kā mēs, bet ko mēs šeit redzam? Faktiski jau no 30 gadu vecuma varbūtība vīrietim Latvijā nomirt ir krietni augstāka nekā tā ir Zviedrijā. Ja? Un tie faktori, maz fizika aktivitāšu, neveselīgs dzīvesveids, slikti paradumi, un ja mēs šo dabūnam uz leju, ja, veselīgāka sabiedrība nozīmē mazāk kronisku slimību, cilvēki daudz ir spējīgāk kontributēt savās darba vietās, radīt uzņēmumus. Ik gadu mēs varam samazināt mirstību par aptuveni 4000 cilvēku, ja mēs uzlabojam sabiedrības veselību līdz teiksim, tādam Zviedrijas līmenim. Līdz ar to veselīgākas sabiedrības ieguvēji noteikti būtu visi. Bet iedzīvotāju skaits, sabiedrības veselība, tā nav sudraba lode, un tas ilgtermiņā mūsu ekonomiku nestums uz priekšu. Otrs faktors ir vairāk investīciju. Ja? Jo investīcijas, ja mums būs modernāks ražotnes, mums būs kvalitīvāki ceļi, tas viss palīdzēs ekonomikai augt. Ja, ja šoferim ir jāpavada 4 stundas, lai aizgādātu preci uz Liepāju, ja, tas ir 4 stundas, ja tas tiek izdarīts 2 stundu laikā, paliek pār 2 stundas, ko var darīt vēl citas lietas. Ja. Līdz ar to infrastruktūrā ir nozīme, ražotnēm ir nozīme, investīcijām ir nozīme. Bet mēs jau šobrīd investējam daudz. Ja, mēs jau šobrīd arī uz Eiropas Savienības dalībvalstu fona investējam salīdzinoši lielu daļu no saviem ienākumiem tālākā attīstībā. Un audzējot šo investīciju apjomu, diez vai mēs varam radīt to papildus, to pievienoto vērtību. Kāpēc mēs esam vēsturiski investējuši daudz, un kāpēc jūs redzēt arī tās valstis, kas varbūt investē padaudz, varbūt izņemot Zviedriju un Īriju un Beļģiju, ja? Kāpēc viņas ir salīdzinoši mazāk turīgas? Gluži vienkārši tas, ka šie ieguvumi no pārējas no sliktas infrastruktūras uz labu infrastruktūru, viņi ir daudz lielāki nekā pārējot no labas infrastruktūras uz ļoti labu. Bet izmaksas, ja, dažkārt ir tieši pretēji lielākas tam mazajam ieguvumam, kas veidojas, turpinot uzlabot
uzlabotu infrastruktūru. Latvijas gadījumā, es teiktu, jautājums varbūt nevis par investīciju kvantitāti, bet par investīciju kvalitāti. Es precīzu skaitli nezinu, bet tās ir miljonu investīcijas. Tās ir miljonu investīcijas, un tad ir jautājums, vai viņas dod ekonomisku labumu. Varbūt kaut kad nākotnē. Es tiešām ticu, ka šis projekts pārējai uz Eiropas platumu sliežu tīklu dzelzceļam mums ir vajadzīgs un vēlams, bet kamēr šis, pa tiltu to vēl nevar stāvot, bet kamēr viņš nestrādā, ja, kamēr viņš netiek likts lietā, jēga no šiem miljoniem ekonomikā ir ļoti, ļoti maza. Un šis ir tikai viens tāds uzskatāms piemērs. Mums ir diezgan daudz jautājumu bijuši un daudz stāsti bijuši par to, kāda ir tā investīcija kvalitāte. Tāpat mēs ļoti daudz investējam betonā, bet investējot betonā par turīgu valsti kļūt nevar. Ja? Šveice, ASV, Luksemburga, tās valstis nav turīgas tādēļ, ka viņas ir būvējušas daudz ceļus, daudz tiltus vai ko, bet tādēļ, ka viņas ir investējušas un radījušas inovatīvus produktus, ko citi nemāk radīt. Ja? Un tam ir nepieciešams šie ieguldījumi pētniecībā un attīstībā. Un tur jāsaka, neskatoties uz to, ka mēs investējam daudz, investīcijas šajā jaunradē, jaunu produktu radīšanā, ja, mums ir zems. Tas ir, jāsaka, godīgi, ir neliels uzlabojums pēdējo pāris gadu laikā redzams, bet joprojām mēs neesam tur, kur varbūt mēs gribētu būt. Līdz ar to mēs nonākam pie trešā faktora, kas ir prasmīgāki cilvēki. Prasmīgāki cilvēki, produktīvāki cilvēki. Un šeit resursi mums ir, un es teiktu arī iespēja uzlabot savu sniegumu mums arī diezgan būtiski. Lai radītu jaunas preces, jaunas pakalpojumus mūsdienās, ir to sarežģīti izdarīt bez mūsdienīgām prasmēm. Ar mūsdienīgām prasmēm daļa no tā noteikti ir digitālās prasmes. Un šeit attēlā pa labi jūs redzat, kā Latvija un top 5 Eiropas Savienības valsts izskatās pašvērtējumā par digitālām prasmēm, proti iedzīvotāju daļa, kuriem ir digitālās prasmes vismaz pamat līmenī. Un šeit viss cauri dažādos vecumos mūsu prasmes atpaliek no Eiropas Savienības tiem top piemēriem. Jā, varbūt jauniešu galā šī atpalicība ir mazāka, ja, bet tur, kur mēs ejam, teiksim, uz to darba spējīgo populācijas daļu, tur prasmes ir milzīgas. Šīs prasmes atšķirības ir milzīgas. Un tās ir tikai, teiksim, tādas pamatprasmes. Ja mēs domājam, ar pamatprasmēm attaisot Excel tabulu, Word failu, jaunu produktu diez vai izdosies radīt. Vai ne? Ir nepieciešams advancētākas prasmes, piemēram, programmēšanas prasmes. Un ko mēs tur redzam, arī mūsu iedzīvotāju īpatsvars, kas ir programmējuši pēdējo 3 mēnešu laikā, viņš ir krietni zemāks nekā lielākai daļai pārējo Eiropas Savienības valstu, un, diemžēl, lietpaliek arī no Lietuvas un Igaunijas. Līdz ar to šīs prasmes, viņas ir vajadzīgas, viņas ir nepieciešams. Un kāds var teikt, tur pie vainas ir tas, kad es mācījos skolā, šādu programmēšanu neviens nemācīja, sistēmas problēma un tā tālāk. Es teiktu, tā nav sistēmas problēma. Problēma ir tajā faktā, ka mums ir zema tieksme mācīties. Attēlā pa kreisi jūs redzat iedzīvotāju daļu, kas ir piedalījušies izglītībā pēdējo 4 nedēļu laikā, tad turpinājuši mācīties kaut ko dažādās vecuma grupās. Un Latvijas gadījumā tie skaitļi ir ārkārtīgi zemi. Faktiski pēc formālas izglītības noslēgšanās, tālāk izglītība, tālākas apmācības, kaut kādu kursu apgūvu, jaunu prasmi apgūvu, mums viņi diezgan ātri apstājās. Un tad jautājums ir, kāpēc tas tā notiek. Arī studenti, kad viņi izvēlās, precīzāk skolu absolventi, ka viņi domā, kur viņi studēt, kur tālāk mācīties, bieži vien tā tieksme ir aiziet uz salīdzinoši vienkāršākām jomām. Un, piemēram, matemātikā, skaitļošanā, inženierzinātnēs, būvniecības zinātnēs, faktiski tajās jomās, kur rodas lielākā daļa no inovācijām un jaunatklājumiem, mums studējošo skaits ir diezgan zems. Un ja nav šīs prasmes un nav tieksmes apgūt šo prasmi, tad rezultāts ir arī, ka mums ir salīdzinoši vienkārši uzņēmumi,
Mums ir attēlā pa kreisi, jūs varat redzēt uzņēmumu ar salīdzinoši ar augstu digitālo intensitāti īpatsvaru, un mums viņš ir salīdzinoši zemes uz fonda, līdz to mums ir vienkārši uzņēmumi, un vienkārši uzņēmumi nerada jaunus produktus, un līdz ar to arī, teiksim, patentu pieteikumi, izgudrojumi, un tā tālāk mums ir maz. Vienradži uzņēmumi, kas no idejas ātri uzaug par miljardu vērtām kompānijām, Latvijā tāds bija viens, Igaunijā tādi ir jau vairs 10. Kāds teiks, jā, Igaunijā bija šis veiksmīgais stāsts ar Skype, un no Skype izauga viss vesela cilvēku kopums, kas pēc tam varēja realizēt, turīgi cilvēku kopums, kas varēja realizēt savas idejas. Jā, tas tā ir, bet Lietuvu mēs redzam, ka pēdējos pāris gados apliecina, ka nav vajadzīgs Skype, lai savu veiksmu stāstu īstenot. Jā. Līdz ar to šīs modernās prasmes, viņas ir ārkārtīgi vajadzīgas, un jautājums ir, kāpēc mums šīs prasmes nav. Un mums ir ļoti labs resurss daudz spējīgos jauniešos. Tikko Eurostatā parādījās interesanta statistika. Iepriekš mums bija digitālās prasmes, tagad jauna prasme klāt pie digitālām prasmēm ir mākslīgā intelekta izmantošana. Un kas man vieš cerību tajā, ka mums ir šis resurss, lai nākotnē augtu un mēs būtu inovatīvi un produktīvi, ir tas, ka mūsu jauniešu prasmi atbilstība mūsdienām, viņa lielāka nekā tā ir vecākiem kohortiem. Šeit attēlā pa kreisi ir visi iedzīvotāji, kas ir daļa, kas izmantojuši mākslīgo intelektu darba nolūkiem pēdējā gada laikā. Un tur tas stāsts ir viss, principā, tieši tās pats attēls, kādas es jums visus rādīju iepriekš. Mēs tur kaut kur par apakšdaļu, pa vidu kuļamies. Bet, ja mēs skatāmies uz studentiem, uz jauniešiem, tur cilvēki krietni aktīvāk izmanto šīs prasmes. Labi, tas ir personīgiem nolūkiem, bet jebkurā gadījumā mēs esam starp Eiropas pirmdieniekiem. Līdz ar to jauniešu tieksmi jauniešu prasmju profils un tieksmi apgūt šīs prasmes ir lielāka nekā tā ir vecākiem kohortiem. Mūsu jaunieši ir arī ar labām svešvalodu zināšanām. Ja mēs skatāmies uz iedzīvotāju īpatsvaru 18 līdz 45 gadu vecumā, kas nezina nevienu svešvalodu, mums, un faktiski mūsu reģionā tāda ir ārkārtīgi maz. Un ir daudz sašutumu dažkārt sabiedrībā, anglicismu lietošana un angļu valodas pārmērīga izmantošana saziņā, bet angļu valoda atver jauniešiem iespēju tikt pie resursiem, kas latviešu valodā gluži vienkārši nav pieejama. Līdz ar to tā ir prasme, kas ir burvīga. Vēl viens iedrošināšs faktors par to, ka mūsu jaunieši ir spējīgi, ir OECD apkopotie PISA vērtējumi. Es pieļauju, ka šī auditorija ļoti labi zina, kas ir PISA testi, ja? Bet tad ik pa 3 gadiem OECD veic šo prasmi novērtējumu visām OECD valstīm, kas ir turīgi valstu klubiņš, matemātikā, lasīšanā, zinātnē, un tur mūsu vidējie rādītāji ir pie vai virs vidējiem rādītājiem. Priekšā ASV, priekšā citām turīgām valstīm. Un tas nav tā, ka šie testi tiek veikti kaut kādā agrīnā vecumā. Tie ir 15-gadīgi cilvēki, ja, kas jau faktiski tuvojās sava pirmā, tā akadēmiskā posma noslēgumam. Tas parāda, ka sistēmā viss ir kārtībā. Tās prasmes, tās zināšanas, kas skolēniem tiek ieliktas, kas dotas, ja, viņas ir ļoti atbilstošā līmenī. Kur veidojas problēma? Problēma ir tas, ka tieksme turpināt apgūt mācības tālāk un turklāt to darīt padziļinātā līmenī, tā kaut kur ir pazudusi. Es jums rādīju iepriekš arī šo vēlmi vai to iespējamību, ka skolēns vai cilvēks apgūst kaut ko papildus obligātajam. Mums viņa ir diezgan zema. Mums arī ir ļoti maz doktora grādu iegūšo cilvēku skaits. Un doktora grādu neviens neuzspiež. Augstāko izglītību neviens neuzspiež. Jautājums, kāpēc mūsu gudriem jauniešiem ar labām valodas zināšanām, ar labām digitālām prasmēm, ar labām akadēmiskām prasmēm, kāpēc cilvēki netiecās apgūt zināšanas vispadziļinātākā līmenī? Tajā pašā PISA testā mēs redzam, ka mēs esam lieliski vidējos rādītājos, bet tad, kad mēs skatāmies daļu no PISA testu kārtojušajiem, kuriem ir augsts vai ļoti augsts rādītājs,
mums tie ir zem OECD vidējā rādītāja. Līdz ar to ar labiem vidējiem rādītājiem ir forši, ar to ir jālapojas, bet bez izcilības paveikt lielas lietas būs grūti. Jūs piekritīsiet droši vien arī, ka ja hokeja komandā ir pāris spēlētāji ar NHL pierakstu, uzvarēt ir krietni vieglāk nekā, ja tāda nav. Un tas pats ir arī mūsu ekonomikā. Līdz ar to es šodien savu runu gribu noslēgt, sakot, paldies, ka jūs sagatavojat bērns, ja, kuri spējīgi, zinoši, un jūsu darba atspoguļojums, manuprāt, lieliski redzams, ka mēs performējam uz turīgu pasaules valstu līmeņu. Un otra lieta, ko es jums gribu atstāt, ir jautājums, kāpēc nav šī tieksme mācīties, kāpēc nav šī tieksme tālāk pilnveidoties tāda, kā mēs to redzam citur, kas mums trūkst, lai mēs varētu radīt vairāk izcilību. Jo tikai ar izcilībām, cilvēkiem, kas radīs izcils uzņēmumus, cilvēki, kas radīs jaunatklājumus zinātnē, uzņēmēju darbībā, mēs varēsim kļūt patiešām turīgi. Paldies par uzmanību. Paldies Kārlim Milētam par tiešām izsmeļošo prezentāciju. Un paskatīsimies, varbūt mums ir kādi auditorijas jautājumi. Mums ir mikrofoni, ja ir kāds jautājums, droši ceļam roku augšā. Gaismas šeit spilgtas, visi nodur galviņas. Ir viens jautājums, Labrīt, kā jūs sauc un kāds ir jūsu jautājums? Jā, sveiki, es esmu Ieva More, es esmu Nacionālajā mākslas vidusskolā. Jūs pieminējāt vienradžus, cik ir Lietuvā? Es no galvas es to nepateikšu. Tas skaits nav tik liels kā Igaunijā, bet es no galvas, man jāskatās. Viens cipars skaidrs bija iepriekš, bet... Ar ko viņiem varētu būt saistīts? Viņiem, laikam, Vintage bija viens no veiksmes stāstiem, ar ko lietuvieši izcitās pasaulē. Šī second hand drēbju tālāk pārdošana, tur kaut kas līdzīgs kā ar Skype Igaunijā viņiem? Skype Igaunijā tiešām radīja tādu infrastruktūru, proti tur bija viens veiksmīgs projekts, no kura nevar teikt daudz, vairāki cilvēki nopelnīja lielu naudu un redzēja, ka tas ir iespējams. Un pēc tam šo naudu lika dažādās visādās idejās lietā un radīja visu šo vienradžu ekosistēmu. Lietuva ir jāatzīst pēdējos 5 gados gājusi ar milzīgu vērienu visās lietās, kas tiek darīts. Ja? Un vai te ir nekustamību īpašumu attīstīšana, vai tas ir jaunas ražotnes, vai kas. Atcerēsimies, pandēmijas laikā viens no vakcīnu sastāvdaļām tika arī atvērta rūpnīca, tika Lietuvā. Tur ir tāds... cilvēki nav nobijušies, ka viņiem ir iespējams izdarīt lielas lietas, un tur tas tiek darīts. Un tas ir tiešām veiksmes stāsts, no kā mums ir vērts pasmelties iedvesmu. Ja mēs tā uztaisām tādu zoomu, tad jau Latvijā mums tā veidojās tāda nākamā, varbūt vienredžu paudze, jo mums ir Printful, Printify, kur iegulda atpakaļ veido startup māju, vai ne, un attīst arī uzņēmēju darbību, kur arī daudz skolēnu pēc tam gūstās nākamā zināšanas. Tā kā man šķiet, ka mēs esam uz tā pareizā ceļa, bet tas, ko es saklausu no tevis teiktā, ka mums jābūt drosmīgākiem, vairāk jāprasa un vairāk jāgrib, bet ne tikai ļoti nobijušamies, vai ne? Redzu, ka šeit ir viens jautājums otrajā rindā. Mikrofonu iedosim. Labrīt! Labrīt, kolēģi! Prieks jūs visus redzēt un paldies jums par brīnišķīgo lekciju. Kristīna Ābela, Rīgas 9. vidusskola, General Achievement skolotājs jau vairāk kā 20 gadus. Un atbildot uz jūsu jautājumu, viedoklis par to, kāpēc nav tās tieksmes mācīties. Ja skolotājs ir piemērs, tad Latvijā skolotājiem ir grūti būt piemēram. Mēs zinām daudzos iemeslus, un ja mums būtu iespēja mācīties doktorantūrā, līdz ar to mums visiem ir lielākoties maģistra grādi, bet doktorantūra, ko mums tas dos skolā? Jautājums bez atbildes, piemaksā alga lielāka nebūs un tā tālāk un tā prom. Skolotājs ir piemērs un pateicoties Jānim Krievānam un viņa komandai, kas Junior Achievement pacēla šādā līmenī, arī ir šie iedvesmojušie skolotāji, kas šeit ir zālē, un mēs esam tie, kas rada šos cilvēkus, kas grib. Jūs redzat pilno zāli, kas ir, tad, kad jaunieši sanāk kopā uzņēmējdarbības konferencēs, un visi šie iedvesmojušie cilvēki, ko Jānis ar savu komandu dabūna uz skatuves,
tas ir tas, kas tos jauniešus iedvesmo. Jo parasts skolotājs, kad iet pie uzņēmēja, viņam nav laika ar mums krāmēties, kas tad tur parasts pircējs. Varbūt nemaz nespēja man produktu nopirkt, bet tā, kad nāk Jānis ar savu komandu, tad visi grib būt šajā organizācijā, jo Jānis ir tas, kas ir panācis, ka Junior Achievement Latvijas zina visā Eiropā, un mēs varam ar to lepoties. Tā kā paldies Jānim un viņa komandai. Jā, es tiešām, esot šajā organizācijā 20 gadus, ļoti novērtēju Jāņa darbu, un viņš pats ir Junior Achievement produkts, tikai jaunībā, un tas ir tas rezultāts, ko dara šī organizācija. Tā kā aicina visas skolas Latvijā, jo esmu arī mācīju pārziņas Rīgas 9. vidusskolā, iesaistīties šajā organizācijā, jo ekonomika skolā vairs nav tāda, kā bija kādreiz, kad universitāte turēja roku uz pulsa, skola 2030 vēl joprojām uzskata to visu sabojāja. Nav skolotāji, netiek izglītota ekonomikā par skolotājiem. Tā kā tās ir tās problēmas, un tā ir tā atbilde, ko es saku, kāpēc nav tā vēlme mācīties. Bet, kā jūs rādījāt, Latvija ir priekšā, mēs augām, pat neskatoties uz visām ekonomiskajām problēmām, mums Latvijā ir izcili skolotāji pat ar mazām algām. Paldies jums, kolēģi! Paldies kolēģiem! Prezentācija jau liek domām griezties un vities uz priekšu. Ļauj man tev nedaudz izaicināt. Tu minēji par gudrākām investīcijām, ka mums ir jāinvestē gudrāk, un tad pārnesam to uz mūsu skolotāju ikdienu. Arī pie viņiem nāks skolēni, kuri ir dzirdējuši par skolēnu mācību uzņēmumiem, domās, kurā virzienā tad man startēt? Izliet kādas skaistas sveces, kaut ko programmēt, kaut ko piņķerēties ar mikroshēmām. Kurā virzienā tu redzi, ka mūsu jauniešiem būtu vērts viņus iedrošināt, pamēģināt, lai viņi gūst kādu zināšanas? Jo skaidrs, ka jebkura vēlme, jebkurš produkts ir jau veiksmīgs starts, bet kas varbūt iedot to gudro investīciju nākotnē? Gudrā investīcija, es teiktu, viens, ko vajag darīt, ir izvairīties no 5 gadu plāniem. Ja, un teikt, ka šeit vajag un tur nevajag. Ja. Ja cilvēks par kaut ko degs, ja cilvēkam kaut kas patiks, ja, tad tas, ko vajag darīt, ir iedrošināt cilvēku vienalga, kas tas būtu. Vienalga, vai tā ir floristika, vai tā ir sveču liešana, vai tā ir datorzinātnes, saprast to drēbi līdz pašam mazākajam diedziņam, un tad būs labi. Un tas tā tieksme, mācīties tieksme, saprast, izzināt, tas ir tas, kas ir kritiski svarīgi, manuprāt. Jo tas, kas tiek darīts šobrīd, tās zināšana kopums, kas tiek iedots, viņš ir lielisks. Mēs redzam, ka viņš ir plašs, viņš ir konkurētspējīgs. Ko vajag to dzirkstelīt, kad cilvēkam pašam ir jāatrod, kur un kā apgūt lietas tālāk. Nav nepareizi atbilžu, ir tikai jāiet uz priekšu, un par to mēs šajā rītā sākam lielu paldies Kārlim Vilārtam no Latvijas bankas. Kārli, paldies tev! Redz, kā patiesi piepildīts rīts ir bijis arī pateicībā Kārlim un viņa kolēģiem, kurus, starp citu, jūs varat satikt šeit pat Gaitenī. Tikai un vienīgi šodien Latvijas bankas naudas skola ir šeit pilnā sastāvā un palīdzēs arī jums izzināt, ko var aiznest tālāk mūsu skolēniem. Tā kā noteikti apciemojiet viņus un būs tā iespēja tūlīt un tagad, jo mēs ieklausāmies jūsu atsauksmēs un mēs esam saskatījuši, ka dažkārt šie rīti var būt gari un nogurdinoši, tāpēc šobrīd dosim jums nelielu pauzi atelpai, burtiski, lai atsvaidzinātos, lai izstaipītu kājas, jo mums ir jādzīvo veselīgāk. Tāpēc tiksimies šeit atpakaļ izaugsmes kodā 11:25, kā šeit klātienē, tā arī tiešraidē. Palieciet kopā ar mums!